Veidiskās astroloģijas prognoze katram zodiakam laika posmā no 16. līdz 22. decembrim. Visām zīmēm šonedēļ ir ieteicams koncentrēties uz līdzsvara atrašanu starp darbu, attiecībām un rūpēm par sevi. Ļaujiet sev apstāties un novērtēt savus sasniegumus. Nebaidieties lūgt palīdzību vai dalīties ar savām sajūtām. Šī nedēļa ir labs laiks, lai pievērstos savai emocionālajai un fiziskajai labsajūtai. Meditācija un mierīgas nodarbes palīdzēs uzturēt līdzsvaru. Atrodiet laiku klusumam un refleksijai. Tas palīdzēs iegūt skaidrību un emocionālu stabilitāti. Mazie ikdienas brīnumi ir visur apkārt, ja vien ļausiet sev tos pamanīt. Lai šī nedēļa jums atnes mieru, siltumu, iedvesmu un prieku gatavojoties svētku laikā. Bet katra zodiaka astroloģiskā prognoze šai nedēļai. Auns. Šonedēļ var justies motivēts un enerģisks. Darba dzīvē būs iespējas parādīt savu potenciālu, taču izvairieties no pārliekas agresivitātes. Attiecībās esiet iejūtīgāks, jo pārāk liels fokus uz savām vajadzībām var radīt nesaskaņas. Vērsis. Šis ir laiks, kad koncentrēties uz finansiālo plānošanu. Tavs stabilais prāts palīdzēs atrisināt sarežģījumi, kas ir saistīti ar mājas vai ģimenes jautājumiem. Atpūties, ja jūties sagurs, un rūpējies par savu veselību. Dviņi. Šonedēļ tev būs iespēja veidot jaunas draudzības un nostiprināt esošās. Darbā vari saņemt negaidītu atbalstu no kolēģiem. Esi uzmanīgs ar komunikāciju, lai izvairītos no pārpratumiem. Vēzis. Fokus uz ģimeni un emocionālo labklājību būs spēcīgs. Šis ir piemērots laiks, lai pabeigtu sen iesāktus projektus un stiprinātu attiecības. Esi uzmanīgs ar izdevumiem, lai neiekristu nevajadzīgos parādos. Lauva. Šonedēļ tava līdera loma izpaudīsies gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Tava harizma piesaistīs apkārtējos, bet esi uzmanīgs, lai nepārņemtu visu kontroli. Rūpējies par savu emocionālo līdzsvaru. Jaunava. Tu saitīsi vēlmi pievērsties mācībām un profesionālajai izaugsmē. Šis ir labs laiks, lai ieviestu struktūru savā ikdienā. Veselības jautājumi var parādīties, tāpēc ievēro veselīgu dzīvesveidu. Svari. Finanšu jautājumi būs centrā. Vari saņemt jaunu ienākumu avotu vai piedāvājumu. Attiecībās esi pacietīgs un mēģini saprast partnera vajadzības. Labs laiks radošām nodarbēm. Skorpions. Šonedēļ var piedzīvot spēcīgas un emocionālas pārmaiņas. Tas ir piemērots laiks, lai dziedinātu pagātnes sāpes un pievērstos savām dziļākajām vēlmēm. Darbā esi uzmanīgs ar dokumentiem un līgumiem. Strēlnieks. Fokus būs uz personīgo attīstību un ceļojumiem. Vari piedzīvot iedvesmojošas tikšanās ar cilvēkiem, kuri dalīsies vērtīgos padomos. Rūpējies par savu fizisko veselību, īpaši saistībā ar pārtikas izvēli. Mežāzis. Tava disciplīna palīdzēs sasniegt svarīgus mērķus. Šis ir labs laiks, lai risinātu finanšu jautājumus un ieguldījumus. Ģimenes lietās var būt nepieciešams vairāk uzmanības un pacietības. Ūdensvīrs. Tava oriģinalitāte un idejas izcelsies. Šonedēļ var uzsākt jaunu projektu vai saņemt atbalstu no draugiem. Attiecībās esi uzmanīgs, lai tavi vārdi nesāpinātu otru. Un visbeidzot zivis. Intuīcija būs spēcīga un tu vari saņemt vērtīgus iekšējos ieskatus. Šonedēļ ir svarīgi izvirzīt prioritātes un nepārslogot sevi. Veselības jautājumos un atpūtei ir jāvelta papildus uzmanība. Šīs bija veidiskās astroloģijas prognozes laika posmam no 16. līdz 22. decembrim. Ja vēlies vairāk uzzināt tieši par savu zodiaka zīmi, piesakies konsultācijai. Spied laiku šim video, seko kanālam un uz saziņu!